Kurš lekciju kurs tev patika vislabāk? Fizika! Cik negaidīti! Nopietni? Jā! Wow. Jā! Nē, tiešām es teiktu, ka fizika, tas Blūms to ietekmēja, jo pasniedzējs bija vienkārši bombisks. Ar viņu varētu klausīties, tā kā fizika visu dienu. Jā, vispār jebko. Jā. Klausīties jebko. Stāsti man nezinu par bībeli, whatever. Es nāšu klausīties lekcijas par bībeli no Blūma. Bībele ar Blūmu. Iedomājos, cik tas hitotu. Nē, es teiktu, ka laikam man ļoti noderēja un man tiešām bija ļoti interesanti nākt uz lekcijām par tehniskām lietām, jo es atkal nekad dzīvē neiedomājos, ka man tas būtu noderīgi. Un vispār kā sākt mācīties tādas lietas. Es atceros, kā skolā kādreiz kaut ko mācīja, bet tur arī bija vairāk tā kā, lai tu kaut ko ierakstītu tajā eksāmenā un iet prom. Bet tā nav visiem. Daudziem tieši ir citādi, un cilvēki, kas nāca uz fizikas lekcijām, bija tādi, kas teica, ka mēs šo jau mācījāmies, un tā kā man šīs īsti neinteresē, jo es to zinu. Bet, ok, tad tas nebija tev domāts. Tāpēc es domāju, ka tā kā no savas puses man paveicās. Man ļoti patika fizika, man ļoti patika vides matemātika, kas bija ļoti arī noderīga tāda saistība starp matemātiku un vides inženieriju. Un galu galā tu redzi to inženierijas daļu. Tu redzi, kas tev jārēķina. Tā kā, kāpēc tev māca visādas tādas lietas, un tad ko man darīt ar matemātiku, ko es darīšu ar tiem logaritmiem. Ok, ir kaut kādas lietas, kas tev tomēr būs vajadzīgas, lai tālāk turpinātu strādāt pie kaut kādas klimata neutralitātes dokumenta lietiņas vai kaut kādām. Personīgi es biju iepriekš pabeigusi bakalaura studijas Latvijas Universitātē vides zinātni, un maģistra programmā man ļoti iepatikās kurs vides tehnoloģijas. Tā kā tas ir nedaudz atšķirīgām niansēm, salīdzinot ar vides zinātnes studijām, jo ir vairāk tehniski priekšmeti. Šīs kursa ietvaros mēs noteicām gan katlā siltuma zudumus, gan tehnoloģiskos procesus, kas iekļāva tīrāku ražošanu, kas priekš manis bija pavisam jauns. Un tādējādi šis kurs man interesēja un likās ļoti savādāks un interesants. Man vislabāk patika sistēmdinamikas kurs. Labojums. Man vislabāk patika vides politikas kurs maģistros, ko pasniedz Andra Blumberga. Jo tur bija tāds jautājums, kā varētu pievērst cilvēku uzmanību klimata pārmaiņām. Un es teicu, ka mums tas bija tāds neliels humors tajā brīdī, bet es teicu, ka mums vajadzētu uzspridzināt kādu benzīna tanku. Nē, uzspridzināsim visus benzīna tankus. Un man nevis lamāja vai teica, ka, ej ārā, bet viņi teica, jā, ļoti labs risinājums, tas ir vides ekstrēmisms, un tas tā strādā, bet, jāciet, mums ir tas problēma ar to. Rezultāts. Man laikam atmiņā ir palikušas lekcijas, kur mēs apguvām dzīvecikla analīzi, jo tās bija lekcijas arī angļu valodā, jo mums bija jau tenor profesors Francesco, kas pasniedza lekcijas kopā ar Maksimu, un tās bija ļoti tādas interesantas. Un par cik abi lektori bija ļoti zinoši, tad bija ļoti daudz dažādas papildus informācijas. Un man liekas, ir liels pluss tas, ka tieši šis studiju kurs konkrēti notika arī angļu valodā. Wow! Īstenībā grūti tā atcerēties, bet iespējams tas bija visi kursi, kur bija kaut kādi laboratorijas darbi. Piemēram, maģistros mums bija biotehnoloģija kurs, kur bija laboratorijas darbs. Laboratorija, loģiski. Un tur mēs varējām papraktizēties ar mikroorganismiem, kā viņus kultivēt, kā viņus inokulēt. Un tā kā tas arī bija mans maģistras darbs, man tas patika. Ja es jau kaut ko zināju, un es biju tā, ka es darīju un jau zināju, ko es daru.